zīmes vakarā, skolu gaismā, vecmote pulcē apkorcēl mozbārnu boru, I dzīdoja, I tos dziesmas palika atmiņī, visstiprāk palika atmiņī. A kas tagad? Kasetis, magnetofoni, diski. Zīme liekas vispār, naskot cilvēki prota dzējot, prota prīcētīs, prota dzīdot, prota dzīsmas viens otram nodot no paudzes paudzī. Grupa Galaktika dziesmu tradīcijas Latgalē saglabā jau 14 gadu garumā un nu pat ir izdevusi savu otro mūzikas albumu Sirds veltīts. Albuma prezentācijas koncerts notika Latgales vēstniecībā Gors, spilgti rādot jau nosaukumā iekļauto vārdu spēku, cienīt un mīlēt savus tuvākos, vienmēr ticēt sev un ar šo ticību piepildīt ieceres un sapņus. Jaunajā albumā iekļauti gan vairāki iepriekšējo gadu hīti, gan arī pavisam jaunas kompozīcijas. Tas bija tas albums, kur izdūtajā konkrēti situācijai, ko mēs gribējām un ko mēs varam arī īdūt cilvēkiem, un tā tikai liek gaidāts, kā jau novērtēs. Pirmīs albums palika pirmīs albums, varbūt mēs daudz ko nezinojam, nesapratam, tagad mēs esam gudroki, daudz darba bija ielikts, protams, I sava laika, bet, es ceru, es tā pilnīgi jūtu, ka is ir. Kopumā albumā iekļautas 16 dziesmas, kas tapušas pēdējo 3 gadu laikā. Daļa no tām jau ir gūšas vērā ņemumus panākumus šlāgermūzikas koncertos un aptaujās. Grupas līderi uzsver, ka katram mūzikim ir sava panākuma atslēga. Viņiem tas ir 1% talanta un 99% darba. Pirmām kārtām tamā dzīsmī, tamā veiksmes formulā ir jāielīk visa sirds iekšā. Un visa sirds tas nozīmē ne tikai jūtas, sajūtas, bet tas arī ir darbs jāiegulda iekšā. Un ja tu visu apvienoji, tad tikai tad cilvēks var cerēt uz to savu veiksmes formulu vai uz to savu panākumiem. Mēs kaut kādu laikam esam savu steidziņu atraduši, un mēs pa jo arī ejam. Jaunajā albumā kopā ar Galaktiku dzied arī Kuplas pulks grupas draugu. Arī koncertā uz skatuves kāpa teju 30 izpildītāji. Tostarp Dainis Skutelis, brāļi Puncuļi ar grupu Serenāda, Rēzeknes Zaļo pakalnu kora dalībnieki, Ingrīda Baloda Augstkalne un citi. Pēc koncerta gan tā dalībniekiem, gan klausītājiem emocijas ir tikai tās sirsnīgākās. Lieliski. Patika, jā. Normunds, malacis. Jūšam kā? Esam arī tāpat patika ļoti. Tas labākais koncerts, cik bijām. Brīnišķīgi. Ļoti patīk. Jā, jauks koncerts. Ar ko grupa Galaktika vispār uzrunā? Teiksim, kā radās tā ideja, ka ir jānāk šo? Ar tādu sirsnīgumu, tādu liriskumu priekš manis. Normunds Zušs. Noteikti jānāk. Skaistas dzīsmas. Patīk arī, kā latgalīšu valodā dzīvoja. Vispār grupa Galaktika tāda, pateikami un sirsnīgi cilvēki. Dūtajā breidī emocijas ir tāda bišķi kosmosa sajūta galaktiska, bet noteikti prieks par paveiktu darbu un prieks par to, ka ieguldētīs darbs nav viejā. Ja ir zāle pīzacālusies kojos, tas jau ir, man liekas, mākslinieki lielāki īstas gandarījums. Koncerts Latgales vēstniecībā Gors ir pagaidām vienīgais Galaktikas jauna albuma prezentācijas pasākums, taču grupa apsver iespēju vēlāk ar šo koncertu programmu uzstāties arī citviet Latvijā.